Populārākais ziemas sporta veids Ķekavē esot hokejs, bet atzīmējot pasaules sniega dienu, visi ceļi ved uz Slitkalniņu, kur norganizēts pirmais šļūkšanas festivāls. Tas ir tavs ikdienas, jeb speciāli sarūpēts? Ikdienas. Vai tu arī slēpo, slido? Es, diemžēl, neslēpoju, neslidoju. Kāpēc? Slidot es īsti tā kā nemāku, bet teica, apsolīt to viņš man iemācīs. Šoreiz no kalniņa gan šļūtas ne tikai bērni. Festivāla mērķis ir saliedēt ģimenes, tāpēc mājās netiek atstāts neviens un visus braucienus vērtē žūrija. Vērtēts tiks atraktīvākā, jautrākā ģimene, drošākā ģimene un arī stilīgākā ģimene. Būs arī citas kategorijas, ir vēl komandas, bet tur es nevarēšu nosaukt visas nominācijas, un individuālā, kur tur gan tiks vērtēts gan ātrums, gan attālums, gan arī atraktivitāte braucot. Ar ko laisties lejā no kalniņa nav noteikts, vien jāizdomā, kā visai ģimenei to izdarīt kopā. Vaļuka ģimene padomājusi arī par komfortu. Plēve bija sievas idejā, domāju, lai nebūtu jāsasit dibenis, paņēmām piepūšumu matraci. Kā sacīt, ko garāžā atradām, ar to braucam. Kad tad iepriekšējo reizi no kalniņa šļūcēt? Pirms Ziemassvētku nedēļā. Tad jūs tā diezgan bieži atceraties bērnību. Jā, mēs reizi gadā mēģinām uz lieliem kalniem aizbraukt, tā ka ziema mums patīk. Vai jūs slepojat, slidojat, jeb tikai? Slepojam. Slidojam arī. Slidojat arī, ja? Un bērni arī? Bērni slido, jā. Vīrs gan vairāk pastāv malā, bet bērni gan slido, gan slēpo, gan snovo, gan brauc no kalniņa. Mēs arī gribam popularizēt šo mūsu iemīļoto kalniņu, par kuru es esmu braukusi jau kopš savas bērnības. Un slidinās tagad visi mani 3 bērni un vīrs un visas ģimene. Un tāpēc es aicinu visus piedalīties šādos pasākumos, kas saliedē ģimenes. Un kurš gan teicis, ka Slitkalniņš domāts tikai jaunajiem, novērojam, ka ar tikpat lielu azartu kopā ar mazbērniem traucas lejā arī daži opīši. Brīnišķīgi. Šeit jau bērni paši aktīvi uzleju tās trases un tīra, tā kā ļoti fejns, vairāks būtu tāds vietīgi. Pasaules sniega diena Latvijā notiek jau 5. reizi, un šogad dažādi pasākumi uz sniega notiek 68 pašvaldībās.